Mani sauc Rihards Serģis, un man ir 17 gadi. Mācos Cēsals ģimnāzijā 11. A1 klasē. Pagājušā sezona nebija tā vislabākā. Sanāca izkādas nepatikšanas, un nebija izpildīti visi mērķi. Šitajā ziemas čempionātā diskvalifikācija, izkāpa ārā no skrejceliņa, bet ja nebūtu diskvalificēts, tāpat nebūtu labs rezultāts un arī vieta nebūtu tā labākā. Un vasaras čempionātā Latvijas 5. vieta, bet rezultāts arī nav tas viens no labākajiem. Līdz ar to pagājušās sezonas mērķi nebija izpildīti. Šī sezonā noteikti jāmēģina labot kluba rekords telpās 3000 metros un uzstādīt Latvijas čempionātā vasaras noteikti 5000 metros izcilu rezultātu un cīnīties par medaļām. Pagājušās sezonas visvairāk atmiņā palicis ir nometnē Alpos, kur man bija jau 3. nometne Ašajos. Un noteikti tas, ka tajā nometnē dzīvojām ļoti vecā mājā, bet tajā pašā laikā ļoti skaista. Un arī daba bija apkārt ļoti pasakaina. Visi kalni, visas nogāzes, ielejas. Un vēl arī tas, ka bija visi dažādi piedzīvojumi nakts, kur rūķīši izglāba. Bijām Tirolas kalnos, apkārtnē Tirolas. Un tas bija noteikti baigi forši nometnē. Viens treniņš kopā ar noteikti ar Mo Farahu, jo viņš ir mana distance, 10–5 kilometri. Un kā pats personība viņš ļoti labs un ļoti izcils sportists. Šīs olimpiskajās spēlēs 2 medaļas, iepriekšējās olimpiādēs vēl medaļas. Pasaules čempions, daudzkārtējais. Būtu ļoti labi viņu patrenēties kopā. Par 10 eiro es noteikti nopirktu vai nu pīcu, vai nu aizbrauktu Cēsīs uz vienu ļoti labu burgerētnīcu. Sāremas sacensības 3 dienu. 2. vietā nometne Ašo. Un 1. vietā noteikti Latvijas čempionāta medaļa.